Vidējā izglītība iegūta. Tā tagad var teikt lielākā daļa 12. klašu skolēni, jo centralizēto eksāmenu rezultāti ir noskaidroti. Reizeknes valsts ģimnāzijā kādam pārbaudījumos ir mazāk paveicies, cits savukārt nespēj slēpt prieku par labi padarītu darbu. Nebiju gaidījis, ka būs tik labi. Tiešām cik labi? Jā, latviešu valodā A līmenis. Nebūtu gaidījis, goda vārds. Skolēniem labi centralizēto eksāmenu līmeņi dod lielāku iespēju mācīties augstskolā par budžeta līdzekļiem, uz ko šobrīd cer visi jaunieši. Daudziem gan Latvijas pārbaudījumi būtiski iestāšanos mācību iestādē neietekmēs. Viņi kārtojuši starptautiskos eksāmenus, lai varētu doties studēt ārzemēs. Šogad šādu jauniešu salīdzinājumā ar citiem gadiem ir daudz. Reizeknes valsts ģimnāzijā no vienas mācību klases 7 jaunieši ar 1. septembri domā doties prom no Latvijas. Kāpēc tu domā, ka labāk studēt, teiksim, ārzemēs, Anglijā nekā Latvijā? Lielākas darba iespējas. Ar to, un arī citi studēšanas apstākļi. Jā. Vai tu jau zini, ka tu tur esi ticis? Jā, aptuveni tās. Ja ar kredītu viss noies labi, tad jā. Savukārt Kristīne Kazeļņika jau zina, ka mācīsies Vācijā arhitektūras programmā. Viņai atšķirībā no Marka par studijām nebūs jāmaksā. Tā kā man nevajadzēs maksāt vispār par mācībām, man būs klāta stipendija, tad dzīvošanai daudz nepaliek, tāpat pašam vajadzēs kaut ko vēl strādāt un tā. Bet, tā kā jā, vismaz, tas pagaidām ir uz 1 gadu, un ja es labi mācos, tad es varu arī turpmāk vēl turpināt mācīties. Jaunieši jau 2 gadus atpakaļ domāja par studijām ārzemēs un darīja visu iespējamo, lai savu mērķi sasniegtu. Jā, uz ārzemēm ļoti grib. Daudzi brauca strādāt pagājušajā gadā uz Angliju. 3 meitenes brauca, visas 3 šogad uz Angliju dodas mācīties. Tā kā jau tāds ceļiņš bija iemīts pagājušajā gadā. Studijas ārzemēs vilina ne jau tāpēc, ka tur būtu citādākas programmas, bet tur ir lielākas iespējas atrast darbu. Jaunieši gan saka, pēc studiju pabeigšanas viņiem gribētos tomēr dzīvot Latvijā, ja vien šeit būs tāda iespēja.